Tīklā TTT leģendas dzimšana. Filma stāsta par pirmo sieviešu basketbola komandu, kas 50. iedvesmo visu Latviju. Aktieri, saņēmuši scenāriju, pēta savas lomas. Kā padomijā piepildīt savus sapņus, pielāgoties, bet nepadoties. Gadiem glabāti noslēpumi. Kā piemuļķot PSRS. Tev tēls atšķirībā no pārējiem filmā nav īsts cilvēks. Viņš ir balstīts uz īstu cilvēku. Tāds Pauls Strasts neeksistēja. Realitātē bija Pauls Dzērve. Jā, nomenklatūras darbinieks PSRS, laikā akadēmijas loceklis zinātņu, tāpēc esam pie Zinātņu akadēmijas. Tas ir cilvēks, kurš tur valda ekonomiku, pārvalda visu Latvijā. Tādā melnbaltā pasaulē skaidrs, ka tas ir norakstāms padomju cilvēks. Kamēr realitāte ir pavisam interesantāka. Un tāpēc, ja tu šodien satiktu gan vēsturniekus, gan tādus, kas zina vairāk par šo laiku, lai mēs mēģinātu to melnbalto izšķaidīt un vairāk saprast, kā var būt, ka tas Pauls Dzērve ir tāds, ka no vienas puses tīrs komunists, no otras puses, citu vārdiem, viens no lielākajiem patriotiem. Es jums pasaku uzreiz, man ir iebis viss, kas saistīts ar padomu laikiem. Es esmu piedzīvojis to visu, un vienīgais cerības stars ir domāt par to, ka bija arī pie varas cilvēki, kas pretojās no iekšpuses. Šajā gadījumā runa ir par nacionālu komunistiem. Jā, par pretošanos varbūt arī saukt nevajag. Tie cilvēki strādāja, viņi bija būvējuši šo sistēmu no paša sākuma, un viņi bija pārliecināti komunisti. Taču viņi gribēja, lai šī sistēma būtu cilvēcīgāka, lai viņi ņemtu vērā vietējo cilvēku un latviešu tautas intereses. Viens no pirmajiem Latvijas pionieriem – Pauls Dzērve. Komunisti bija tie, kas pacēla darba ļaudis cīņā par komunistisko nākotni. Un lūk, jūs, pionieri, būsiet tie, kas godam novedīs šo cīņu līdz galam, līdz komunistiskās sabiedrības uzcelšanai. Nacionāla komunistu kustība Latvijā sākas 1956. gadā Hruščova atkušņa laikā, kad viena daļa komunistu elites uzdrošinās piebalsot tautai un paust kritiku par Maskavas brutālo diktātu. Nacionāla komunistu līderis ir tā laika Latvijas PSR ministru padomes priekšsēdētāja vietnieks Eduards Berklaus, bet par kustības galveno ideologu uzskatu ekonomistu Paulu Dzērvi. Viņi un vēl daudzi citi augsta ranga komunisti iestājas pret nepamatotu industrializāciju, migrantu iepludināšanu un Latvijas pārkrievošanu. Bet tad var teikt, ka nacionāli komunisti ir tāds kā hibrīds. Jo, ja tu esi komunists, tu kalpo PSRS idejai, bet nacionāli komunists tas nozīmē ko? Ka tu esi par Latviju, par nacionālu valsti? Ziniet, nacionāla komunisti lielā mērā ir samērojumi ar Tautas frontes agrīno posmu, ka Tautas frontes sākumā cilvēki iestājās par padomu sistēmas uzlabošanu, par plašāku autonomiju Latvijai, pret nekontrolētu migrāciju, pret nevajadzīgu industrializāciju. Pauls Dzērve un līdzgaitnieki diezgan stingri stāvēja to, ka pirmkārt ir jāizmanto Latvijas resursi un Latvijas priekšrocības. Tātad jābalstās uz vietējo darba spēku, jābūvē uzņēmumi, kuri ir varbūt ar augstāku tehnoloģiju, piemēram, radiotehnika un tāda veida nozars. Jo beigās nacionāla komunisti saprot to, ka visa komunisma ideoloģija teorētiski bija vērsta uz cilvēku labklājību, lai uzbūvētu labāku, taisnīgāku, laimīgāku nākotni. Tad varbūt tā ir mana kļūda uzskatīt viņu par pozitīvo varoni šajā stāstā. Pozitīvie varoņi visi ir pie iespēju robežās. Protams, ka tie bija pozitīvi centieni. Ja nacionāli komunisti būtu palikuši pie varas Latvijā, tad droši vien Latvijā būtu bija situācija nedaudz labāka 80. gadu beigās. Ar to, ka mums būtu drusku mazāk iebraucēju, migrantu no Padomju Savienības, kuriem nepatika šī neatkarības atjaunošanas ideja. Taču lielās līnijās mēs zinām, ka neraugoties uz atšķirībām starp Latviju, Lietuvu un Igauniju, visās trīs valstīs, tomēr neatkarības ideja bija spēcīgāka un visās trīs valstīs tauta to atbalstīja. Pēc daudz gadiem atkal sirmā Rīgā, kad kuģis Daugavmalas krastā stāja,
Staļina laikā nekas tāds nebūtu iedomājams, bet 1960. gadā kultūras ministrs Valdemārs Kalpiņš, protams ar čekas ziņu, uzaicina uz Rīgu pirmskar Latvijas šlāgerzvaigzni Alfrēdu Vinteru. Lielajā ģildē notiek vairākas uzstāšanās, brīvu vietu nav, rīko papildu koncertus. Neliels jūdinājums Rīgas balsī. Rīgas estrādes orķestris, kas ir izcelts ar lieliem. Ar Alfrēdu Vinteru piedalīšanos. Tas tā, starp citu, uzsvers uz Reo un Vinters tā pastarpināt. Ja. Bet kāpēc tieši Vinters, nevis Ilmārs Dzenis, piemēram? Es domāju, ka Vinters bija tepat varbūt arī tuvāk Zviedrijām, bija labāks attiecības ar Zviedriju. Un arī pēc tās viesošanās viņš arī sadarbojās ar Visvienības skaņu plašas ierakstu studiju Melodija. Viņš bija tāds tā kā padomju draudzīgais. Draudzīgais, jā, bet, protams, tam arī vēl ir tāds zemteksts, ka viņa meita palika Latvijā. Viņam bija vislielākā vēlme mazāk varbūt sniegt koncertu un sadarboties ar pastāvošo varu, bet viņam bija ļoti liela vēlme satikt savu meitu. Es domāju par tiem Kalpiņa lēmumiem. Kas bija tas Kalpiņa motīvs? Un es domāju, ka tas bija tāpēc, ka tas bija tiešām tas Hruščova atpūsnis. Iespējams, ka viņi noticēja vairāk tam Hruščovam nekā tā realitāte bija. Ja? Ka viņi domāja, ka tiešām varbūt tagad tas nacionālais atkal varēs plaukt un zelt, un tie tautieši varēs atgriezties atpakaļ. Tad, principā, var teikt, ka tā atkušņa sajūta un tas, ka mēs atkal varam klausīties Vinteru, viņš brauks pie mums koncertēt, patiesībā tā bija visliela ilūzija. Jā, tā bija ilūzija. Tā bija īslaicīga ilūzija. Jo šīs komitejas, šīs draudzīgās attiecības, nekas jau nevarēja notikt tāpat vien. Visur jau apakšā bija čekas, draudzīgā roka, draudzīgā palīdzība. Pavisam drīz skābekli nacionāli komunistiem piegriež. Nost vairs nevienu nešauj un cietumā arī neliek, bet dažādas represijas pakāpeniski skar ap 2000 nacionāli komunistu. Kultūras ministru Kalpiņu atlaiž, Paulu Dzērvi izslēdz no Zinātņu akadēmijas, bet Eduardu Bērklau izsūta uz Krieviju. 9 gadi necilos amatos Vladimirā. Tomēr pēc atgriešanās Latvijā Bērklaus atkal liek par sevi manīt. Kopā ar domu biedriem viņš uzraksta 17 komunistu vēstuli, kurā kritizē latviešu un citu PSRS tautu rusifikāciju. Trindas latvietim Artūram Pormalim to izdodas slepeni izvest no PSRS, un vēstule nonāk rietumu medijos. Un šī vēstule tika ielikta starp rožapušķi un polietilēna maisiņu, kurā bija iepildīts ūdens. Ja viņu lidostā, tā teikt, atklātu, ja, ka viņš izved kaut ko nelegālu, tad viņš varētu rožapušķu kātus stipri saspiest. Tādā veidā rožu ērkšķi pārspiestu polietilēna maisiņu, ūdens izplūstu un izbojātu tekstu. Jā. No vienas puses. No otras puses, viņam bija arī vēl tāda atruna, ka viņš krievu valodu nesaprot, jo vēstule ir rakstīta krievu valodā. Un viņš nekādā veidā nevar nest atbildīgi par to, kādā ietinamā papīrā pārdevējs viņam ir ietnis putupostu. Izcili par to vien var filmu uztaisīt par šo gadījumu. Un traģikomiski ir tas, ka vēstule beidzas ar vārdiem ar komunistisku sveicienu. Par šo un citiem izgājieniem Eduardu Bērklau 1973. gadā izslēdz no kompartijas, bet atmodas laikā Bērklaus ir viens no aktīvākajiem neatkarības idejas atbalstītājiem. Viņa vadībā tiek nodibināta Latvijas Nacionālās neatkarības kustība. Raita, tu 80. gadu beigās, faktiski atmodas laikā filmēji Bērklava un disidenta Gunāra Astras tikšanos. Vai var teikt, ka tādi kā Gunārs Astra uztvēra tādus kā Bērklavs nomenklatūras pārstāvis par savējiem? To ir ļoti grūti pateikt, jo toreiz, kad tikās Bērklavs ar LNK šūniņu, Gunārs bija uzaicināts tikai kā klausītājs. Viņš neizteicās. Viņa nevarēja īsti viņa viedokli noprast. Astra jau būtībā cīnījās pret visu padomisko. Viņš arī no tā cieta, viņš bija daudz stingrāks kā Bērklavs. Bet Bērklavs tajā reizē ļoti daudz atklāja nepatīkamas lietas par kompartijas virtuvi.
ko mēs līdz galam nezinājām, tie, kas nebija saistīti ar komjonu partiju. Ja nebūtu šādi cilvēki kā Berklaus tādi, nezinu, vai to sistēmu varētu mainīt, jo viņš bija tas sistēmas lauzējs no iekšpuses, jau no 59. gada. Jo Berklaus bija ļoti godīgs komunists, jo mēs zinām vēlāk atmodu atteļ, viņš viss būtībā bija komunisti un ideologu, un arī grāva šo sistēmu, var teikt, no iekšpuses. Nu jā, tas bija 80. gada beigas, tas laiks jau bija samērā nestabils, tomēr nevarēja saprast, uz kuru pusi tā vispār tā vēsture aizies. Bet, piemēram, ko Berklaus darītu šodien? Jā, es nezinu, ko viņš darītu šodien, bet viņš savus grēkus praktiski izpirks jau darbojoties Saeimā, kā Nacionālās apvienības Tēvzemes brīvības LNK pārstāvis. Kā es domāju, ka Edvardam var ticēt, viņš bija godavīrs, viņš arī kritiski raudzījās to, ko viņš darīs padomu laikā, arī Ulmaņa laikā. Tas, ka viņš ticēja padomu idejām un komunismam, tas bija fakts, bet viņš uz vecumu mainījās un saprata savu alošanu. Tāpēc mēs sakam, ka mūsu ideālais mērķis – brīva, neatkarīga Latvija. Berklau labākais draugs Pauls Dzērve brīvu Latviju nepiedzīvo. 1961. gadā nacionālu komunistu vajāšanu laikā Dzērve mīklainos apstākļos iet bojā autoavārijā. Berklaus vēlāk neizslēdz iespēju, ka viņa draugam palīdzējis nomirt Maskavas garā roka. Jā, ir skaidrs, ka ir joprojām ārkārtīgi daudz jautājumu un daudz neizrunātu tematu. Tāpēc šai filmai, acīm redzot, ir jābūt, lai mēģinātu atbildēt vismaz uz daļu no tiem, bet, man liekas, ka akadēmiķis Jānis Stradiņš ir pateicis ļoti interesanti. Katrs cilvēks darbojas sev atvēlētā laika ietvaros un tādēļ vērtējams no vēstures, nevis no šīs dienas aktualitāšu viedokļa. Šajā ziņā Dzērve un Berklava atkusnis atstājuši pēdas arī daudzu cilvēku domāšanā, tās paaudzes domāšanā, kurai pēc daudziem gadiem bija lemts atjaunot Latvijas neatkarību.